netikt ievēlētam. Kaut kādiem sadēļ, es nezinu, kur tāds. Bet ir cilvēki, kuriem to vajag. Un tā balstās tā konstrukcija, ka viņš atkal grib būt ievēlēts, un tad viņš profesionāls politiski, burtiski ar kaut kādu maņu sajūtu, ka šis ir tas jautājums, par kuru nākamajās vēlēšanās noteikti runās, un man jau tagad laikus ir jāizdomā, ko es tur teikšu, un nobalsot. Bet iedomājamies situāciju, visi politiķi vēlas, pašvaldības tikai, ja? Visi pašvaldības deputāti vēlas saviem iedzīvotājiem labu. Tagad viņi balso par tarifu. Par to, cik izmaksā viena kalorija. Nē, precīzāk, viņi nebalso par to, cik izmaksā viena kalorija, tā ir jāpērk tirgot. Viņi balso par to, cik izmaksās 1 kvadrātmetra apsildīšana. Un cilvēki, kas saprot tur finanses un saprot enerģijas lietas un ko tur sarēķina, piedāvā kaut kādu variantu, un deputāts saka, nē, tas ir par daudz, zemāk. Un neviens neiebilst, visi nobalso. Tipiskākais piemērs varētu būt Liepājas siltums, laikam, kurš ja kādam ir sava māja un zin, ko nozīmē iesaust apkurss caurules, ja? Nav patīkami. Bet vēl jocīgāk, ja pēc tam to visu mēģināt atjaunot, tas maksā krietni vien dārgāk. Senāk tā, ka ja deputāti priekšstāvi, kas īsteno cilvēku intereses un viņi interesēs tiešām arī darbojas, labi gribēdam nosakt šo tarifu zemāku nekā ir tirgus izmaksa, nekā ir reālā pašizmaksa, ja? Tad no kaut kurienes tā naudiņa ir jāņem, kaut kādā veidā jādod klāt. Var jau pateikt, ka visi pensionāri var braukāt pa brīvu, socializēties sabiedriskajā transportā, bet kādam par to ir jāmaksā. Un katru reizi, kad tās finanšu plūsmas iet pa apkārtceļiem, ir tā saucamais dabiskais nogurums. Vienalga kādu vārdu jūs lietot. Cik procenti tas ir, es nezinu, bet man tāda iekšēja čuteni saka, ka vismaz 10%. Šeit noteikti sēž cilvēki, kas to zina labāk par mani, labprāt vēlāk to uzzināt. Regulātori veidīgi ir pirmie, kurus nezināja, kā īsti veidot, bet viņi institucionāli tik un tā paliek padotībā, parasti kādai ministrijai, ja? Institucionāli tātad, ka jānāk uz darbu, ka jāiet atvaļinājumā, pēkšņi atcerējos. Kāda avīze kaut ko bija uzrakstījusi, varbūt Andris man palīdzēs atcerēties, kad tas bija, es tiešām gadu neatceros, bet mēs sēdījām vienā kabinetā toreiz. Un tieslietu ministrs, es arī neatceros, kurš tas bija, Piektdien izdomāju, ka pirmdien visiem padotu iestāžu vadītājiem jābūt sanāksmē. Un noskaidrojās, ka vairāk nekā puse bija kaut kur aizbraukuši komandējumus. Iznāk hierarhiski augstāka iestāde, nezinu, ka padot iestāžu vadītāji ir aizbraukuši komandējumus. Šodien mēs saprotam, ka atvaļinājumu nepiešķir pats sev, komandējumā nenosūta pats sevi, ja? To dara hierarhiski augstāka amatpersona, bet toreiz tas tā īpaši tā jocīgi izskatījās. Ja? Kā ta vadītājs var vadīt, ja viņš nezina, ko dara viņa vadāmai? Iedomājieties kādu pulkvedi kaut kur karadarbības zonā, kurš nezina, kur atrodas un ko dara viņa zaldātiņa. Tad tā nekas saprātīgs tur neiznās. Ja? Tagad mums ir bijis arī starp citu, ka dažas iestādes panāk to, ka nolikumā ieraksta tiešā, ka šīs iestādes atrodas, ministrijas pāraudzībā. Ierakstīt tur var vienalga, var ierakstīt pārziņā. Mēs varam zināt, ka pasaules futbola čempionātā Brazīlija uzvarēja, bet tas tā nav padotība. Ja? Ierakstīt tur visādas muļķības, bet tik un tā ir jābūt vienas juridiskas personas ietvaros vienmēr ir pakļautība, skarbākā padotības forma. Izņemot, ja ir kaut kādi īpaši apsvērumi, kā piemēram Knāpa gadījumā, kad cenšas tautai iestāstīt, ka Knāpis ir patstāvīgs un pats pieņem lēmumus. Tad to padotības formu mīkstina uz pāraudzību. Un lai vēl nevarētu jaukties iekšā tie paši blēži, kas vienlaiks ir priekšnieki, nevarētu tur jaukties iekšā uz konkrētiem lēmumiem, tad sanāk, ka šī pāraudzība ir tikai institucionālā. Bet arī funkcionāli kādam ir Knāba lēmumi jāuzrauga. Ja tas ir administratīvais process, ja tie ir administratīvi akti, bet tam nelabvēlīgi parasti, tad jābūt kaut kādai apstrīdēšanas kārtībai. Šobrīd vienīgais arguments, kāpēc šādas kārtības faktiski nav, ir tāds, ka tik un tā visi pārsūdz tiesā. Tad nav ko vēl tērēt to mēnesi. Bet ja būtu pienācīga apstrīdēšanas kārtība, visticamāk visi nepārsūdzētu. Ja jau ir izņēmums no šīs, kā mēs to saucam, leģitimitātes ķēdes, ja, tad tomēr tam ir jābūt ar kaut kādiem kompensējošiem mehānismiem, pat Knāba gadījumā. Tā.
Es nezinu, man šķiet, ka priekš tēzes dzeršanas ir pietiekami daudz pateikts. Jebkur no tiem slaidiem, jebkur no tādiem tēzēm es gatavs paskaidrot, uzrakstīt, izstāstīt, norādīt avotus. Es vienkārši mēģināju pateikt pašu galveno, ka neatkarīgu iestāžu nav. Neatkarīga iestāde ir neiespējams vārdu salikums. Un tas, ka daudzi atsaucās uz tulkojumu, ja, vārdiņām independent, latviski ir divas nozīmes. Paskatieties vārnīcā. Neatkarīgs un patstāvīgs. Ja? Un nevajag lietot to nozīmi, kuru labāk patīk. Tā es varat... Labi, es teikšu ko. Cik mums vajag minūtes tēžu pauzē? Es domāju, ka 15 tas varētu atsākt šeit, ja? Un tad pēc pārtraukuma pirmā runās Laina Mediņa šobrīd atrodas gaisā, ja? Bet labā nozīmē gaisā ceļā uz Rīgu, un tāpēc viņa aizstāvs valstiesību departamentu direktoru Sanīti Mērteni, ja? Ļoti gudra meitene. Labi, ejam dzertēju. Un kā tur bija ar to tautu un valstu jautājumu? Es uzdevu. Tā ir tur ir starp tauta un valsts līdzvērtīgs zīme. Es drīkstu brīdi pabūt ar sevi. Kāpēc tas jautājums netiek atbildēts? Nē, var jau būt tauta bez valsts. Jūs runājāt par tautu un valsts. Es teicu, ka valsts pilda tautas intereses. Tur nav līdzvērtības zīmība, tad nevar lietot tauta un vārds ir sinonīms. Var, bet nav pieklāt. Ja valsts ir nozaka, tas ļoti precīzi atspūgļos tā.